Esat sveicinātas, jūs atkal esat manā darbnīcā, un šodien būs solītā izpakošana. Lūk, šī kaste gaida, lai es parādītu jums, kas te ir iekšā. Man liekas, ka jums patiks. Šīs ir kaut kas tiešām skaists, interesants, jauns, un mēs kopā izpakosim, ieslēgsim, paskatīsimies. Jūs jau noteikti nojaušat pēc kastēm, jau varētu pazīt, man liekas, kas tur varētu būt. Ja? Un arī šajā video es pastāstīšu, ko vēl mēs darīsim. Ja? Es atklāšu to intrigu, ko mēs šūsim no šī te jaunā burte žurnāla. Tā kā skatāmies, varbūt jāsāk jau gatavot materiāli, bet to uzzināsiet nedaudz vēlāk. Ja? Bet sākumā kopā atvērsim šo te skaisto kasti un paskatīsimies, kas tur iekšā. Tā, taisam vaļā. Un pirmais, ko mēs redzam, ir sveiciens no Bernina. No Bernina īpašnieka. Tātad šīs būs kaut kas pavisam jauns. Pavisam jauns. Noteikti man tik ļoti gribās atvērt un paskatīties, ka es pat nezinu, ko teikt. Tāpēc garumā nevilkšu. Ja? Lūk, šīs tas sveiciens no Bernina īpašnieka. Mašīnas jaunajam īpašniekam. Tā, un šeit ir, redzat? Tātad šeit ir jaunā Bernina 335. Pilnīgi jauna, pilnīgi savādāka. Pavisam nav līdzīga vecajai Bernina 335. Es ļoti gribu redzēt. Ļoti labi. Tā, mums ir grāmata, piederumu grāmata. Es zinu, ka katrai šai mašīnai nāk piederumu grāmatiņa, kurā var apskatīt, kādas vēl pēdiņas un piederumus var nopirkt Bernina tehnikai. Ļoti laba lieta, bet baigi sit pa kabatu. Tā, jaunais galdiņš. Lūk, šāds skaistulis tagad būs šeit šai mašīnai. Tā es ceru, ka jūs labi redzat visu, jā. Tālāk mums ir, kas mums te vēl ir? Mums ir pārklājs mašīnai. Visu pēc tam apskatīsim kopā. Tā lēnām un mierīgi. Mums ir diegi. Mums ir uzlīmīti. Jā. Labi. Mums ir vats. Un ir tā, kas te ir? Un ir piederumu maisiņš. Tātad šeit ir piederumi. Tos mēs arī apskatīsim kopā, kad izpakosim. Un, tā, skatāmies, kas ir tālāk, jā? Tā. Vau, cik skaisti. Tā. Izpakošanas profesionāls es noteikti neesmu, bet gan jau tiksim galā. Tā, ir. Vau, cik viņa ir skaista un tik jauka un tik maziņa. Vienkārši nenormāli jauka. Tā, vēl ir pēdiņa mašīnā, to mēs arī kastē apskatīsim, un ir pedālis. Tā, lūk, ir pedālis. Taisam vaļā. Tā. Dievs. Viņa tiešām ir ļoti skaista. Un tik maza. Tā, bet smaga. Ko meitenes? Jaunā 335. Tā, mēs varam sākt kaut ko darīt. Tā, Dievs, cik interesanti smuka. Viņa ir tik apaļa, ļoti nepierasti. Bernina šīm mašīnām viņas parasti ir diezgan ar tādām asām formām, ja, un šeit ir tik nežēlīgi mīļa dēļ tā visas tā nopaļojuma. Es runāšu visu, ko es redzu, tā kā visi komentāri ir no sirds. Un tā. Labi, sākumā mums ir jāizņem noteikti šīs te drošības, jā, tāds, nezinu kā detaļa, jā, kura ir transportēšanai vajadzīga, ja tā kā uzmanīgi neslēdzam mašīnu, kamēr mēs viņu neizņemam.
Tālāk es pacelšu datu drošībai, it kā var jau to arī nedarīt. Tā, nu ko, un tagad mēs varam sākt pieslēgt viņu pie elektrības. Nu, pareizāk laikam ir pie strāvas, ja, bet, nu, tā kā es neesmu elektriķis, tad būs elektrība. Tā, vats mums ir, pedālis mums ir, pedālim mums ir, lūk, šeit vats. Tā, tad attīsim vaļā. Pedāli viss ir skaidrs, ja, tagad slēdzu iekšā, klāt, ja, un tad kopā slēgsim visu iekšā. Pedāls arī ļoti smuks, šoreiz tāds nav melns, bet tāds arī apaļš un gaišs, ļoti skaisti. Tā, es pievienoju strāvai mašīnu. Tagad es mazliet uztraucos atkal, un es domāju, ka mēs varam slēgt iekšā. Labi, pogu es atradu, nu ko, mēģinam. Tā, pauze. Pauze, gaidām, gaisma ir. Un mašīna arī ir ieslēgusies. Tā, uzreiz mēs varam valodu izvēlēties. Nu tā, kuru tad labāk? Nu, te izskatās, kad ir jāņem angļu valoda. Jā, es varu ņemt arī vācu, bet nu labi, būs angļu. Tā ir angļu valoda. Es noņemšu pagaidām šo. Jā, kvalitātes kontroles zīmīti, kur ir katrai mašīnai klāt. Tā. Tā. Dievs, nu riktīga pērlīte. Savādāk es pat nezinu, kā viņu nosaukt. Tā. Pētīsim kopā. Skatīsimies kopā. Tā, tad es pielikšu galdiņu. Vispār ne, galdiņu mēs pieliksim. Nu, varbūt pieliksim, lai redzētu, kā tas izskatās. Jo ar galdiņu ir, nu, pavisam cits skats, vai ne? Tā noņemsim plēvi, jo savādāk es neko neredzēšu. Lūk. Nu, skaista, bezgala skaista. Tā, ko mēs darīsim tālāk? Tālāk paskatīsimies, kas viņai nāk piederumos klāt, ja? Paskatīsimies. Mums ir instrukcija. Instrukcija ir latviešu valodā. Cik es zinu, pagaidām mašīna ir angliski, bet atjauninājumos būs arī latviešu valoda. Jā, tā kā pagaidām lietosim angļu valodā, bet, nu, ja kas, šeit ir instrukcija, kurā viss noteikti arī ir pagaidām. Jo mašīnas, principā, ir ļoti vienkāršas, no pieredzes saku. Visu ļoti labi var saprast intuitīvi. Nav nekas tā baigi sarežģīts, tiešām nav. Tā, nu, un paskatīsimies, kas mums te ir piederumos. Jā. Tā, izbērsim visu smuki ārā un paskatīsimies. Tā. Nu, ar ko sāksim? Tā, ir adatas. Ir adatas pirmajam treniņam, ir birstīte otiņa tīrīšanai un ir tā. Ārdīklis, super, kā man patīk šīs lietas. Ir ārdīklītis arī tikpat smuks, balts un apaļš. Tā, tas ir diegiem. Un šie arī ir diegiem, diega spolītes turēšanai. To mēs tālāk kopā paskatīsimies. Tā ir eļļa. Mašīna ir noteikti jāeļo. Un ir biezuma kompensators. Tās, kas ar mani šīs somas, zina, ka šādas lietas ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Tā, mums ir šeit pēdiņa pogcaurumiem, un ir vēl divas papildus spolītes apakšējam kuģītim, un pēdiņas 1, 2, 3, 4, tā parastā standarta pēdiņa jau ir klāt, un ir vēl dažādas, to mēs varbūt arī papētīsim vēlāk, ja? Rāvējslēdziem, dekoratīvam dūrieniem, ja? Un vēl šīs tas, par ko tālāk parunāsim šujot jau. Tā, ko vēl mēs te tādu interesantu redzam? Tā, mums ir diegi. Jā, mums ir diegi. Ekrāns ir skārienu jūtīgs, tas jau ir skaidrs. Man ir no citas mašīnas šāda te stilus, ja, kuru var izmantot, var nopirkt arī šādu atsevišķi un izmantot, lai pārslēgtu dūrienus, jā. Tā, dūrieni pārslēdzās. Lūk, tieši tik vienkārši. Ļoti daudz, visa kā.
trikotāžas dūriens. Mēs pašūsim kopā, tad mēs izpētīsim visu šo, kas te ir. Tad ir dekoratīvie dūrieni. Arī ļoti daudz. Vau, te pat ir tās slavenās puķītes. Tā. Nu, viss kaut kas ir. Pašūsim, pamēģināsim kopā. Tā. Vēl. Jā, dūrienu klāsts ir ļoti foršs. Un alfabēts. Jā. Tā. Alfabēts arī ir. Tā. Labi, to un pogcaurumi. Pogcaurumi arī ir tieši tādi paši kā visām bērninām. Jā. Super. Labi, par to mēs runāsim vēlāk. Tā. Nu ko? Mēģināsim kaut ko pašūt, ja? Ko tad mēs ilgi skatīsimies uz to mašīnu. Nu tā, saliksim visu atpakaļ, lai mums netraucē. Pagaidām mums laikam neko nevajag, atstāšu tikai vienu spolīti un šos te, un ielikšu visu maisiņā, lai nepazūd. Tā, noņemsim šo te galdiņu, lai ērtāk ir skatīties. Izņemsim ārā apakšējo spolīti. Ja, testa audumiņu izņemsim arī ārā. Tātad šeit ir vertikālais kuģītis. Runāšu tikai par sevi no savas pieredzes. To, kas man vairāk iet pie sirds, ja, tā kā noteikti šīs apskats būs arī subjektīvs. Ja. Es esmu vertikālo kuģīšu fane absolūti un galīgi. Es esmu mēģinājusi arī horizontālās kuģīšu sistēmas, šūmašīnas, ja, kurām kuģīšus liek šos te spolītes liek, pareizāk sakot, spolītes, jā, es atvainojos, liek no augšpuses šeit, jā, mēs zinām. Un tomēr tīri man pašai vienmēr ir patikuši un arī joprojām patīk salīdzinot un pamēģinot, es tomēr palieku pie vertikāliem, bet tas ir tikai man. Man patīk. Un šeit arī ir vertikālais kuģīts, un vertikālie kuģīši ir tie, kuri ir tādi kā rūpnieciskām mašīnām. Ja? Un rūpnieciskās mašīnas ir izturīgas, domātas diezgan lielām slodzēm, ja? Un kaut kā man tas arī liekas uzticamāk. Ja? Tīri mans, kā jau es teicu, es neko nesaku, ka slikti ir horizontālie kuģīši, tīri man pašai, man patīk vertikālie. Jā, es tā kā vairāk esmu gan pieradusi, gan vairāk patīk vertikālie kuģīši. Nu tā, ņemsim tādu smuki oranžu diegu un mēģināsim saprast, kur te kas notiek. Tā, lūk, šeit mēs liksim spolīti un uztīsim uz mazās spolītes uzreiz, ja? Tā, un izvēlēsimies, kuru mēs izvēlēsimies, laikam lielāko šo te turētāju. Tā. Lūk, spolīt liekās šeit, un vēl ir vēl viena vieta, ja mums vajag divus diegus, piemēram, ja dažreiz, vai mums, piemēram, ir lielās spoles, ja, tad mēs liekam, lūk, šeit ir vēl viens papildus stienītis, te var uzlikt lielāku spolīti, ja vajag arī, ja. Vai vienkārši, ja mums jāšoja ar diviem diegiem, piemēram, ar dubultu adatu. Tā, nu ko, diegu uztīšana te noteikti ir tāda pati. Metāla spolītes smukas. Tā. Nu, mums laikam pagaidām pietiks. Pilnas spolītes netīšu. Tā. Ielikt ir tiešām ļoti vienkārši. Es domāju, ka tas viss būs arī instrukcijā, ja es jau instrukciju vairs nelasu. Tā, liekam iekšā. Ir. Un tagad mēs varam savērt diegus. Savēršana te gan ir izskatās tāda pati kā visām bērninām. Tad viegli un ātri. Tā, un te ir arī diega ievērējs pareizi. Diegus mēs savērām. Nogriežam lieko. Tā,
gatavs. Mēs varam likt galdiņu un varam mēģināt šūt. Paklausīsimies, cik viņa ir skaļa vai klusa un cik viņa ir ātra. Tā, galdiņu varam likt atpakaļ. Nu tā. Sāksim ar parasto taisno dūrienu noteikti standartā. Tā, es sagatavoju 3 veidu audumus uzreiz, lai paskatītos, kā viņi šūs. Tātad man ir kokvilnas audums, man ir softshell audums un man ir siltinātā trikotāža. Nav šie divi, nav tie vieglākie audumi šīm mašīnām, tāpēc būs interesanti paskatīties. Ja? Tā, tagad mēs varam, mums ir taisnais dūriens, ja? Un es vienkārši paskatīšos, kas te īsti kur notiek. Tātad mums vajag nedaudz garāku dūrienu, viņš ir 2,5. Tātad, lai noregulētu garāku dūrienu, es saprotu, ka šeit, jā, mēs redzam, un šeit viņš ir mazāks, tātad ar podziņām, nu liksim uz 4. Tā, tālāk, mums ir adatas pozicionēšana, tas ir arī ļoti noderīgi šī mašīnās. Mēs varam ar šīm te podziņām bīdīt adatu pa labi un pa kreisi. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Tālāk, šīs ir zigzagam. To jau laikam var saprast uzreiz. Kas mums te vēl ir? Mums vēl ir adatas pozicionēšana lejā un augšā. Es parasti izmantoju šo te adata lejā. Tātad apstājoties, kad mēs beidzam šūt, jā, adata būs augšpusē. Lūk, šīs mans ļoti iecienīta opcija. Tālāk ir arī vīles nobeiguma mezgliņš, kas arī ir ļoti labi. Nu ko, pamēģināsim. Sākšu. Tā. Nu, uzreiz mezgliņu pamēģināsim. Uz ekrāna parādījās arī nostiprinājuma dūriens, ja? Un šujam. Tā, un ātrums. Mašīnai regulējās ātrums. Šeit bija pats lēnākais. Es spiedu gāzi grīdā, un mašīna šuva tieši tik ātri, cik viņa šuja ātrāk, viņa vairs nevar pašūt. Tālāk mēs paregulēsim ātrāk. Nu, maksimālo es pati nekad nelietoju, bet, nu, ja ir liela vēlme, tā nolaidīsim lejā datu. Tad var arī pamēģināt uz ātrāko. Es gan tiešām uz ātrāko pati, nu, man gandrīz nesanāk tik ātri šūt. Nu, var vēl ātrāk, man vienkārši bail šūt ātrāk. Tā, adata lejā. Tā, adatas pozicionēšana, man liekas, viens no svarīgākajiem punktiem izvēloties mašīnu. Šeit viņa ir, tas man ļoti patīk. Tātad ir opcija adata paliek lejā, beidzot šūt, ja, un ir adata paliek augšā, kad jūs apstājaties. Ja. Tātad, redzat, mēs šujam, adata ir augšā. Ja mēs uzliekam šo, tagad adata būs lejā. Ja? Tad apstājāmies un adata paliek lejā. Un tā mēs varam ērti pagriezt audumu, piemēram, un šūt tālāk un vīlīte neizkustēsies. Ja? Un, ja vajag izņemt audumu, mēs vienkārši ar šo paceļam un izņemam audumu. Ja? Pēc tam turpinot šūt, adata atkal būs lejā. Šī funkcija man mašīnās ir ļoti svarīga un noteikti es viņu izmantoju. Tātad. Tas jau ir. Šeit ir. Nu, ko, pamēģināsim vēl kādu. Nu, pamēģināsim zigzadziņu. Tā zigzadziņu mēs varam padarīt lielāku vai mazāku. Lūk, šeit, jā, ar podziņām mēs regulējam šo te dūriena platumu. Un ar šo mēs dūriena blīvumu varam regulēt. Lielāks vai mazāks. Mašīnai platums maksimālais 5,5 mm ir dūriens un garumā ir 5. Jā, nu pamēģināsim. Mašīna ir klusa. Mašīna ir tiešām klusa. Un vēl viņa nevibrē, tāpēc, ka viņa ir arī pasmaga, neskatoties uz saviem izmēriem. Nu, skaisti. Lūk. Jā, ļoti skaisti. Dūriens tiešām lielisks. Nu, varbūt kādu dekoratīvo dūrienu pamēģināsim, lai mēs redzam, kā tas izskatās tā.
Paskatīsimies, kas ir no dekoratīvajiem dūrieniem. Tā, šeit varētu arī nomainīt pēdiņu, bet es domāju, ka mēs varam arī... Tā, šeit ir opcija nomainīt pēdiņas. Jā. Nu, mēģināsim puķītes. Tā, skatāmies. Tas cik jauks puķītes sanāca. Tā, es ceru, ka jūs redzat. Mēģināšu parādīt jums tuvāk. Tā. Nu, lūk, tādas mazas skaistas puķītes sanāca. Tā, dekoratīvo dūrienu tiešām ir daudz. Ko mēs vēl varētu pamēģināt? Mēs varētu pamēģināt vēl kādu no šiem. Šie man patīk somas šujot. Tā. Nu, lūk, šāds smukas mazas eglītes sanāca. Tad cik smukas. Tā, dūrieni ir daudz, un tagad mēs pamēģināsim arī kaut ko tādu no tādiem sarežģītākiem audumiem. Nu, ko pamēģināsim, kā mašīnas šuj softshelu. Es gan nezinu, kāda adata ir iekšā, spriežot pēc krāsas, tā varētu būt universāla adata. Mēs zinām, ka audumiem katram ir sava adata vajadzīga, bet mēs vienkārši patestēsim, kā tā mašīna uzvedas ar parastām adatām šujot. Ja? Tā kā vienkārši paskatīsimies. Divās kārtās salikšu un paskatīsimies, kā viņa šūs softshell audumu. Nu, skaisti. Vispār bez problēmām. Parasta adata, nekādu citu es nelikšu. Nu, lieliski. Tā. Saliksim vairākās kārtās, ja? Es zinu, ka tā patīk, ja mēs taisam tādus eksperimentus. Tādas, nu, būs 4 kārtas, labi? Mēģināsim sašūt 4 kārtas. Nu, vispār nekādu problēmu. Pat nevienu dūrienu neizlaida. Tā. Nu, lūk, softshell šuj mierīgi. Starp citu, šai mašīnai ir arī vēl viena svarīga funkcija pēdiņas spiediena regulēšanā, kas nozīmē bieziem audumiem, piemēram, ja mēs samazinām to spiedienu, mašīnai būs vieglāk šūt, ja, nebūs tā, ka viņa vilks to audumu projām. Tā kā šī funkcija mašīnās ir visnotaļ laba lieta, kuru arī jāskatās, ja jūs pērkat šo mašīnu, ja, arī uz to ir jāskatās, lai ir tā pēdiņas spiediena regulēšanas funkcija. Tas ir svarīgi. Tā, nu ko, tagad mēs pamēģināsim trikotāžu. Ar trikotāžām jau visādi iet audumu mašīnām. Mēs paskatīsimies. Mums ir reversa poga, arī to mēs tūlīt izmēģināsim. Uz atpakaļ šūt. Nu, arī trikotāža viņai izskatās, ka problēma nebūs. Tā. Protams, viss ir atkarīgs arī no adatām, ja ne tikai no mašīnas, bet šeit ar universālām adatām pagaidām vispār nav nekādu pretenziju. Nu, man ir sajūta, ka šī mašīna būs tāds foršais visādājs, kurai nebūs nekādu īpašu pretenziju pret audumiem. Tā, nu, pamēģināsim 4 kārtās, ja? Un vēl diezgan augstu paceļās pēdiņa, te ir kāds centimetrs noteikti.
Arī to pērkot mašīnas, noteikti skatāmies, cik augstu paceļam pēdiņa, jo tas nozīmē, cik biezs audums jūs šūsiet, arī viņa tad noteiks, ja? Tā, tagad mums ir 4 kārtas. Un es domāju, ka es samazināšu arī pēdiņas spiedienu nedaudz, lai mašīna nespiež tik stipri, jā, to audumu. Lai viņai ir vieglāk šūt, lai viņa viņu nestum projām. Tā softshell 4 kārtas. Mēs šujam. Vispār bez problēmām. Lūk, ideāli. Viss ir sašūts. Lieliski. Man patīk. Tā. Ko mēs vēl varētu pamēģināt? Kas mums vēl te tāds interesants varētu būt? Nomainīsim pēdiņu un pamēģināsim pēdiņu dekoratīviem dūrieniem. Ja? Pēdiņas man saliktas bija atpakaļ, varēja jau nelikt. Tā, lūk, pēdiņa dekoratīviem dūrieniem. Un paskatīsimies, kā viņa mainās. Tā ar vienu piespiešanu un liekam atpakaļ. Viss pēdiņas mainās ļoti viegli. Tā, un tagad pamēģināsim dekoratīvo dūrienu. Tā, es spiedienu laikam nedaudz atgriezīšu un paskatīsimies šo. Riktīgs skaistums sanāk. Redzat, cik skaisti. Tā, pat diegus neregulējas. Pagaidām neko nedaru, ja es tikai testēju. Lūk, tā tad, pirmais iespējas noteikti ir pozitīvs. Kas man ļoti patīk? Uzreiz, es kā cilvēks, kas šuja kopš dzimšanas, neskatoties uz savu blondumu, šuja ļoti daudz. Un mašīnas ir mēģinājis daudz. Pirmie iespaidi, kurus es varu uzreiz tagad pastāstīt, ja, un tad tālāk mēs vēl skatīsimies, kas vēl te tāds interesants. Tātad, pirmais iespaids, mašīna ir smaga, neskatoties uz izmēru, viņa nav milzīga, viņa ir maza, bet ļoti, ļoti vizuāli skaista. Tātad, viņa ir smaga. Tas nozīmē, šujot mums mašīna negāžās lūk šādi. Vieglās mašīnas, kāpēc nevajag pirkt vieglas mašīnas? Viņas gāzīsies riņķī, ja? Ja mēs šujam kaut ko smagāku, mēteli, somu vai kaut ko lielāku, ja? Mašīna nav stabila. Šī mašīna pēc izjūtām ir ļoti stabila. To es uzreiz varu pateikt, kas man patīk mašīnās. Tālāk, viņā ir visas funkcijas, kuras principā ir vajadzīgas mašīnai. Tātad adata lejā augšā te ir. Es saukšu punktus, kurus es skatos mašīnām, ja, kuri man ir ļoti svarīgi. Tātad adata augšā lejā. Tālāk mums ir pēdiņas spiediena regulēšana. Tas arī mašīnām ir jāskatās praktiski visām, ja jūs pērkat jaunu mašīnu. Poga tur atpakaļ ir visām. Tas tā kā jau opcija, kura ir praktiski visās mašīnās. Dūriena nostiprināšana arī ir ļoti noderīga opcija mašīnām. Tālāk, viss ir ļoti ērti regulējams. Tas, ko es redzu, panelis ir ļoti ērts. Bernīnā vispār ir ļoti ērts un saprotams šīs te panelis ar dūrienu izvēli, regulēšanu un visu pārējo. Ja, ir ļoti ērts. To es no sirds saku, kā cilvēks, kurš to jau ir pārbaudījis. Tātad viss šeit ir ļoti viegli regulējams. Ir arī šāda poga ar instrukcijām. Pagaidām šīs ir tikai angliski, ja, un citās valodās, kuras mums varbūt vispār neder, bet ir instrukcija latviešu valodā un drīzumā būs arī latviešu valoda. Ja. Tā kā ir konsultants, ir pamācība, ja, tātad, ko darīt, ja kaut kas notiek. Ja. Un tātad, ko es vēl gribēju pastāstīt? Vēl gribu pastāstīt vēl vienu lietu, kura man pašai ir ļoti, ļoti svarīga, noderīga šai mašīnās. Ja? Tātad, un šai mašīnai šo opciju var pievienot. Tātad šai mašīnai ir
atsevišķi iegādājams lūk šīs te ceļu svīra, ar kuru var pacelt pēdiņu bez roku palīdzības. Tā kā es esmu cilvēks, kas daudz stepē, daudz šuj somas, un vispār šuju diezgan sarežģītas lietas, ja, un ļoti bieži vajag, lai rokas ir brīvas, lai jums nav ar roku jāceļ pēdiņa augšā lejā pie tur kaut kādiem procesiem, ja, kuri notiek šūšanā. Tad lūk šīs te ir ļoti, tas principā es vienmēr saku, tas ir kā braukt ar automātu, ja, un bez viņa kā braukt ar manuālo. Tad gaumas jautājums, bet ērtāk ar automātu. Es domāju, ka to neviens nenolieks, ja. Tad šīs ir tas automāts šī mašīnām, kuru es no sirds iesaku, un šai mašīnai viņu var nopirkt atsevišķi. Viņš maksā 20 eiro plus mīnus. Es precīzi neatceros, 21 laikam eiro bija, ja. Lūk, šādu var nopirkt atsevišķi un šai mašīnai pievienot. Un kas notiek, ja mēs viņu pievienojam? Es tūlīt parādīšu. Tātad, lūk, mēs pievienojam. Šeit mašīnā ir tāds, tepat ir atzīmēts, ja, kur šo te svīru liek. Ja, mēs viņu liekam iekšā. Tā, mazliet izkustināju galdu. Ja, tātad, lūk, viņa ir iestiprināta. Un viss, un rokas jums vairs nav jāizmanto. Jūs ar kājas kustību skatāmies uz pēdiņu tagad, ja. Mēs paceļam un nolaižam, redzat? Paceļam un nolaižam. Rokas mums ir brīvas. Mēs tagad jebkuru audumu varam ielikt, kaut ko izdarīt. Ja, mēs ar kāju esam pacēluši pēdiņu un vēl ar kāju tā pēdiņa ceļās vēl augstāk. Redzat? Vēl augstāk kā parastā, kā šādā versijā. Nu, šajā versijā mēs arī varam tā kā piespiest viņu nedaudz, ja, un tad viņa celsies augstāk. Bet ar kāju tas ir daudz ērtāk. Tad pacēlām, tagad mēs nolaižam pēdiņu un šujam. Pamēģināsim trikotāžas dūrienu pie reizes, ja mēs šujam trikotāžu. Tā. Mašīna tiešām klusa ar ļoti maigu gaitu, ļoti patīkama. Nu, tā, ka tiešām ir patīkamas sajūtas šujot. Tā. Nē, nu labi, necelsim šādi. Šādi pacelsim. Tā, redzat, rokas brīvas. Lūk, trikotāžas dūrieni, ja, kuri arī ļoti noder. Overloka dūriens. Šīs ir tāds tā kā, it kā overloka dūriens. Ja, nu viņš arī trikotāžai der. Es te varu mazliet putroties pagaidām no iespaidu daudzuma. Tā. Ir arī trikotāžas dūriens. Tāds maziņš zigzadziņš. Tā. Mēs viņu nedaudz palielināsim un pamēģināsim. Tātad elastīgais dūriens. Redzat, rokas brīvas. Nu, un lūk, elastīgais dūriens. Redzat, kā viņš taipās, viņš neplīst, ja? Tātad trikotāžas, domāju, ka mierīgi arī varēsiet šūt. Un vēl viens dūriens, kurš noder arī tām, kuras šuj veļu. Tūlīt paskatīsimies, vai tāds te ir. Vai tā? Nu, ka tik tas nebūs šīs dūriens. Jā, ir. Tātad šīs dūriens ir veļas šūšanai. Adata man joprojām nav mainīta, speciālā trikotāžai nav ielikta. Tā. Jā, ļoti skaists veļas dūriens. Un platums arī tīri pieklājīgs. Izskatās tiešām labi. Nu, lūk. Tātad dūriens mēs noteikti varam testēt vēl, ja būs interesi, ja es redzēšu, kad ir interesi, ja mēs varam pamēģināt arī nākamajos video, un mēs kopā uzšūsim to, kas būs video beigās, par ko es pastāstīšu. Jā, nu, varbūt tagad vēl es tādos īsumā pastāstīšu, kādas opcijas vēl šai mašīnai ir, par kurām es šo to zinu, ja, un pastāstīšu. Tā, par opcijām vēl papildus. Tātad šai mašīnai ir pogcaurumu pēdiņi, par to mēs varbūt parunāsim tad citā reizē, lai šodien nav tik šausmīgi daudz visa. Un vēl šai mašīnai
der pēdiņas, kuras der arī 400. sērija. Ja? Tātad šī ir 300. sērija un ir arī 400. un var pievienot. Es zinu tam, kurām patīk stepēt. Ja? Tātad ir pēdiņas, kuras, piemēram, soļojošā pēdiņa, kura der stepēšanai, kura der trikotāžām. Šī pēdiņa der mākslīgo ādu šūšanai un ādai, ja viņa nebīda prom audumus, ja, dēļ savas uzbūves. Un ar viņu ideāli šūt arī visādas pufīgas, pufaiciņas un ļoti daudz ko. Principā šī pēdiņa, ja man prasa, kuru pēdiņu pirmo pirkt, ja iegādāju šī mašīnu, es šo lieku vienmēr pirmajā vietā. Šī ir pati svarīgākā, manuprāt, pēdiņa, kur ir vajadzīga šī mašīnai. Un uzliekamas viņas ir tieši tāpat kā citām berninām, ja, tātad mēs noņemam šo un mēs varam pirkt pēdiņas, ja, kuras jau ir. Ja mēs redzam šajā komplektā, te pēdiņas ir tā kā atsevišķi pievienojamas, lūk, ar šo te mēs piespiežam, ja, un pievienojam pēdiņu. Tad, ja jūs pirksiet papildus pēdiņas citām šīm opcijām, šūt dažādus citus materiālus, ja, tātad tur jau pēdiņas nāks ar visu šo te kātiņu, un jūs tikai viņu ieliksiet ļoti vienkārši, kas man patīk. Es no sāna filmēju, tāpēc man ir grūti ieraudzīt, ja. Tā, lūk, ja, tātad ieliekam un viss, un pēdiņa ir iestiprināta. Tātad var pēdiņas mainīt arī, ja jaunas pēdiņas pirksiet, ja, tad viņas nāks jau ar šādu te kātiņu kopā. Un šī pēdiņa arī, kad mēs viņu uzliekam, arī viņa piestiprinās ļoti vienkārši. Lūk, viss. Tātad pēdiņu pielikām, un šī pēdiņa ir ideāla šūt dažādus materiālus. Principā var šūt jebko, samtus, velvetus, audumus, kuri neslīd. Kad jūs šujat, jūs jūtat, kad viņi bremzē, ja viņi negrib šūt. Tātad ar šo pēdiņu visu var mierīgi sašūt. Man liekas, ka man vajadzētu tādus gabaliņu paņemt pašūt, vai ne? Nu ko, man ir āda. Mēģināsim tie, kas šo ādu vai mākslīgo ādu zina, cik grūti slīd tas materiāls, ja, un cik grūti mašīnām viņas ir nošūt. Ja? Tā kā es mēģināšu tagad uzlikt taisno dūrienu. Tātad taisīsim viņu. Nu jā, viņš var būt 4, pat garāks. Varam maksimāli uztaisīt 5-nieku, tas, kas mašīnai, jā, 5 ir. Nu, pamēģināsim šūt dabīgo ādu. Tātad ar soļojošo pēdiņu. Tā, rokas. Adata arī nav speciālā, jā, tā kā. Redzat, mašīna viegli virza to visu ādu un nekas nebremzē, un dūriens ir skaisti garš. Ja? Mēs zinām, kā šo mākslīgo un dabīgo ādu mašīnas, ja? Cik viņām ļoti nepatīk. Tātad ar šo pēdiņu jūs sašosiet principā jebko. Nu, lūk. Vispār perfekti. Tā. Salocīšu vēl. Vēl kādu kārtu pielocīšu klāt. Nu, 4 kārtas vairāk, es gan nešošu, ja? Tātad 4 kārtas. Nu, mēģinam. Nu, 4 ādas kārtas es šuju tagad. Nav biezāka āda, bet mēs saprotam, ka es nelikšu tur tādu pavisam biezu ādu, jo ir mašīnas, kas domātas pavisam biezām ādām, bet, ja ir kāds projekts, kurā ir kaut kas no tādas parastas ādas, tad izskatās, ka šeit to arī var paveikt. Lūk, dāmas, 4 kārtas ar ādu. Normāli tā nav pati plānākā, ja, bet nav arī pati biezākā. Ar parasto adatu es pat nezinu, iespējams, ka te ir kaut kāds 80. 90. numurs iekšā. Lūk, ādu viņa sašuva. Tā, tā, es domāju, ka šodienai mums arī pietiks. Par funkcijām tālāk mēs vēl parunāsim vēl nākamajā reizē. Un nākamajā reizē mēs arī šūsim kaut ko, ko es solīju jums parādīt šajā video. Tātad skatāmies. Un tā, es nopirku šo žurnālu vienas piegrieznes dēļ. Nu labi, meloju, tur bija vairākas piegrieznes, kuras man patīk, bet viena bija no tām, kuras ieraugot, es sapratu, ka man viņu vajag šo te žurnālu. Un tas ir, lūk, šīs te. Tā parādīšu jums tuvāk. Tātad, lūk, kapuce, kuru atsevišķi liek mēteļiem, jakām. Un tā kā es neesmu cepuru cilvēks vispār un galīgi, ja,
bet man ir vairāki mēteļi un jakas, kurām kapuces nav. Tad šogad es esmu stingri izlēmusi uzšūt sev šādu atsevišķu uzliekamu, kā šalli un kā kapuce. Un es padomāju, ka tas būtu noteikti labs izaicinājums šeit mazulītei kopā uzšūt. No kāda auduma un kā es šūšu, to jūs visu redzēsiet, ja? Nākamajā video, kurš būs pavisam drīz, jo šajā būs pārāk daudz informācijas, es tā domāju, jūs piekusīsiet skatīties, ja? Tā kā nākamajā video mēs šūsim kopā lūk šo te kapuci un skatīsimies, kā šī te mazulīte tiks ar to visu galā. Nu tā, pirmā sērija ar iepazīšanos ar šo burvīgo šī mašīnu, Bernina B335, ir noslēgusies. Tas noteikti nav viss, jo mūs gaida vēl daudz interesantu atklājumu. Un atceramies šo žurnālu, tātad nākamajā reizē būs vēl kaut kas interesants. Tā kā varam nopirkt žurnālu un šūt kopā. Es noteikti pateikšu, kad tas būs. Un būs interesanti paskatīties arī, kas sanāks ne tikai man, bet arī jums. Paldies jums liels, ka skatījāties. Paldies, ka sekojat. Un pavisam drīz mēs tiksimies nākamajā video. Tā!